Sveiki! Šodien ķersimies klāt un mēģināsim atšifrēt vienu no alģebras pamatpīlāriem, ja runa ir par kvadrātvienādojumiem. Iziesim cauri visam, sākot ar formulu un beidzot ar to, ko tie skaitļi vispār nozīmē uz grafika. Un, kāpēc par to vispār ir vērts runāt? Jo, kā teikts, tas ir kā valis, uz kura turas lielākā daļa matemātikas. Tiešām tā ir, kad šo apgūst pavaras durvis uz daudz sarežģītākām lietām. Labi, tad kāds ir mūsu plāns, lai šo kodu uzlaustu? Pavisam vienkārši. Sāksim ar to, kas tas vispār ir. Tad atradīsim to vienu universālo atslēgu, diskriminantu. Pēc tam, protams, skatīsimies, kā tas strādā praksē, ko tie cipari nozīmē vizuāli, iemācīsimies dažus, teiksim, īsceļus, un beigās palūkosimies, kur tas viss ved tālāk. Tā, ko? Ķeramies vērsim pie ragiem, sāksim ar pašu pamatu. Kas tad īsti ir šis kods, ko mēs te mēģinam atšifrēt? Tātad, pavisam vienkārši sakot, kvadrātvienādojums ir jebkas, ko var uzrakstīt šajā standarta formā. Ax kvadrātā plus bx plus c ir 0. Tie burti a, b un c, tie ir vienkārši kaut kādi skaitļi, ko sauc par koeficientiem. Bet, un te ir tas pats galvenais āķis, a nekādā gadījumā nedrīkst būt 0. Un kāpēc gan? Jo, ja tas būtu 0, tad viss tas x kvadrātā gabals pazustu un paliktu parasts lineārs vienādojums. Un te ir viena ļoti svarīga lieta, kā tad atpazīt tos koeficientus. Jāatceras viena lieta. A vienmēr ir tas, kas stāv pie x kvadrātā. B ir tas, kas pie x, un c ir tas brīvais skaitlis. Un tam nav nozīmes, kādā secībā tie ir samest kopā. Piemēram, paskatāmies uz šo. 2x mīnus 3 plus x kvadrātā ir 0. Šeit var viegli apjukt, bet a ir 1, jo tas stāv pie x kvadrātā, nevis 2. Šī, starp citu, ir super izplatīta kļūda, tāpēc vērts būt uzmanīgiem. Labi, bet vai nebūtu forši zināt jau pašā sākumā, cik atrisinājumu vispār gaidīt? Varbūt tur nemaz nav ko meklēt. Izrādās, ir tāda universālā atslēga, kas to visu pasaka priekšā, un to sauc par diskriminantu. Tas būtībā ir tāds kā pareģis, kas atklāja, vai būs 2 atrisinājumi, 1 vai vispār neviens. Formula izskatās šādi. D ir vienāds ar b kvadrātā mīnus 4ac. Un viss. Šis ir pirmais un, es teiktu, vissvarīgākais solis, kad risina pilnu kvadrātvienādojumu. Tas var ietaupīt tik daudz laika un pūļu, tas ir neticami. Un lūk, te arī parādās viss diskriminanta spēks. Aprēķinot šo vienu nieka skaitli, mēs būtībā sašķirojam vienādojumu vienā no 3 kastītēm. Ja D iznāk lielāks par 0, tātad pozitīvs, lieliski būs 2 dažādas saknes. Ja D sanāk precīzi 0, būs viena reāla sakne. Bet, ja D ir negatīvs, ja varam tālāk nemaz nemeklēt, reālu sakņu vienkārši nav. Cik vienkārši? Labi, pietiks teorijas, tagad ir laiks to visu likt lietā. Ņemam mūsu atslēgu, liekam atslēgas caurumā un skatāmies, kas notiks. Mēģināsim atšifrēt vienu konkrētu piemēru soli pa solim. Process vienmēr ir viens un tas pats. Šie 3 soļi. Nosakam koeficientus, aprēķinām diskriminantu un tad atrodam saknes. Viss! Tātad mūsu šodienas misija – atšifrēt kodu 4x kvadrātā plus 12x plus 5 ir 0. Pirmais solis. Identificējam savus aģentus. Aģents A ir 4, aģents B ir 12 un C ir 5. Pagaidām viegli. Otrais solis. Liekam šos skaitļus diskriminanta formulā. Tātad B kvadratā tas ir 12 kvadratā mīnus 4 reiz A, kas ir 4, reiz C, kas ir 5. Sanāks 144 mīnus 80, un rezultāts ir 64. Un ko mums šis 64 pasaka? Tas ir pozitīvs, tātad mēs jau tagad 100% zinām, ka būs 2 dažādi atrisinājumi. Mēs vēl nezinām, kādi tieši, bet zinām, ka ir vērts meklēt tālāk. Un visbeidzot, trešais pēdējais solis, lielais fināls, liekam visu sakņu formulā. Mīnus b plus mīnus kvadrātsakni no diskriminanta dalīts ar 2a un bungu riboņa. Mūsu atrisinājumi ir mīnus 2,5 un mīnus 0,5. Voļā, kods ir uzlausts. Lieliski, skaitļi ir atrasti. Bet, ziniet, matemātikā ar to jau nekas nebeidzas. Skaitļi paši par sevi ir, tikai skaitļi. Tagad sākas pats interesantākais jautājums, ko šie 2 skaitļi, mīnus 2,5 un mīnus 0,5,
patiesībā nozīmē? Kāda ir to jēga reālajā pasaulē vai vismaz uz grafika? Jā, tieši tā. Kur šos skaitļus var, tā teikt, aptaustīt vai vismaz ieraudzīt ar acīm? Un te nu ir tas lielais ahā moments. Tās saknes, ko mēs tikko atradām, tie ir krustpunkti. Iedomāsimies, ka mēs uzīmējam šī vienādojuma grafiku. Sanāks tāda lieta, ko sauc par parabolu, un mūsu atrisinājumi tieši tie -2,5 un -0,5 ir precīzi tās vietas, kur šī parabola krusto, šķērso horizontālo x-asi. Jo padomājiet, ko mēs meklējām. Mēs meklējām, kad viss vienādojums ir vienāds ar 0, un uz grafika y ir 0 tieši uz x-ases. Viss saslēdzas. Labi, bet vai vienmēr ir jāiet šis garais ceļš ar diskriminantu? Nevienmēr. Ir daži īpaši gadījumi, tādi nepilnīgi kvadrātvienādojumi, kur var izmantot elegantus īsceļus un tikt pie atbildes daudz ātrāk. Pamatā ir divi galvenie veidi. Pirmais, ja c ir 0, ja nav tā brīvā skaitļa, tad var vienkārši iznest x pirms iekavām un atrisinājums ir rokā. Viens vienmēr būs 0. Otrs gadījums, ja b ir 0, ja nav tā locekļa ar parasto x, tad vienkārši pārnesam skaitli uz otru pusi un velkam kvadrātsakni. Abos gadījumos daudz ātrāk un vienkāršāk nekā rēķināt diskriminantu, tāpēc vienmēr ir vārds vispirms uzmest tāds vai gadījumā nav darīšana ar nepilno vienādojumu. Nu ko, galvenais kods ir uzlausts, daži īsceļi arī kabatā. Bet vai ar to stāsts beidzās? Protams, ka nē. Šis ir tikai sākums. Paskatīsimies, kurp var doties tālāk. Ir vēl viena, teiksim tā, pro metode. To sauc par Vieķa teorēmu, un tā ir zelta vērta, ja vienādojums ir reducēts, proti, ja pie x kvadrātā nav nekāda koeficienta. Tā ļauj, zinot sakņu summu un reizinājumu, burtiski uzminēt saknes, it sevišķi, ja tās ir veseli skaitļi. Dažreiz atbildi var atrast burtiski pāris sekundēs, neticami ātri. Un nobeigumā. Viena doma pārdomām, kvadrātu vienādojumu apgūšana, tas nav tikai par parabolām un formulām. Tā ir universāla atslēga, kas atslēdz durvis uz daudz sarežģītāku matemātikas pasauli. Logaritmi, eksponentu vienādojumi, pat fizikas problēmas par lidojošiem objektiem, visur tur apakšā slēpjas šīs pašas idejas. Tātad, tagad, kad šis kods ir atšifrēts, rodas jautājums, kādus citus vēl lielākus matemātikas noslēpumus tagad var atklāt?